Labdien, vēlreiz! Pulkstens ir 3, un kā vienmēr cenšamies būt ļoti, ļoti punktuāli un ievērot laiku. Tiekamies kārtē viedajā trešdienā. Esmu Anna Šarkovska no Latvijas Lauku fóruma, un šodien esmu uzaicinājusi savu kolēģi Aivu Apšu Ķīšanieci padalīties ar tādiem praktiskiem piemēriem, instrumentiem saistībā ar civilo aizsardzību un to, kā viņa pielieto savā ģimenē, caur sarunām, caur darbībām, un kā viņa vakarā mums arī komandas čatiņā ielika ziņu, viņai sirds ir mierīga, viņa ir kurpnieks ar kurpēm. Tā kā to, kā Aivai ar šo visu iet ģimenē, viņas ikdienā, un ko no tā visa varam paņemt mēs gan savās privātajās dzīvēs, darba dzīvēs, un visvairāk arī kopienās, ņemot vērā, ka viedā ciem un viedā trešdien, tad došu vārdu savai kolēģītei Aivai, un kā ierastī, šī mūsu saruna tiek ierakstīta, lai tad pēc tam arī ik viens to var noskatīties Latvijas Lauku fóruma YouTube kanālā, arī tie, kas nav klātesoši. Tad Aiva, dodu vārdu tev. Labdien! Esmu Aiva Apšķīšaniece. Strādāju Latvijas Lauku fórumā un par sevi tagad man prasa, ko tad es daru. Tad, principā, es esmu projektu vadītāja pēc savas pašreizējās profesijas, bet noturības un ilgspējas jautājumi man jau kādu laiku ir bijuši kā hobijs. Patīk viņus pētīt un esmu arī izmācījusies Rīgas Tehniskajā universitātē darba aizsardzību, kur civila aizsardzība bija viena no tēmām, ko mēs arī apskatījām. Un tad pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā tas kļuva vēl aktuālāk manā ģimenē, jo mana ģimene ir pārpilna laikam ar drošības speciālistiem, jo mana māma arī ir darba drošības speciālists. Tad šie jautājumi diezgan bieži tiek apskatīti arī pie vakariņām sēžot, jā, kas reizēm ne sevišķi patīk bērniem, piemēram, vai tā, bet tāpēc es īstenībā jūs vairāk aicinātu šodien uz sarunu, nevis uz lekciju, jo es nejūtos kā ārkārtīgi kompetents lektors, bet par šīm lietām mēs runājam gan Latvijas Lauku fórumā, gan tieši kopienu aspektā, un varbūt, ka kaut kas par no tā, ko mēs savā starpā birojā runājam, vai arī to, kā mēs skatāmies uz to manās mājās un manā ģimenē, varētu jums noderēt, domājot par civilo aizsardzību kā tādu. Um, Man šķiet, ka ar civilo aizsardzību kā tēmu es esmu uzaugusi jau no mazotnes, un nekas tāds briesmīgs un aktuāls man tas nekad nebija licies, tāpēc, ka es dzīvoju laukos. Un piemēram, mana ome un opis vienmēr parādīja man, kurā vietā stāv sveces. Jau pavisam maziņai mācīja aizdedzināt cērkociņus, aizdedzināt prīmus, vai zināja, kā rīkoties, piemēram, ar sauso spirtu, kādā veidā var uzvārīt tēju uz tā saucamā prīmusa, jeb gāzes degļa. Tā kā it kā tas viss jau ir bijis. Kādreiz kaitinoši likās tas, ka opis man lika, piemēram, mācīties, kurā vietā stāv baterijas, un tādas lietas, kas tagad nodara ikdienā, kas kādu laiku laikam bija aizmirsts, bet nu jau nāk atpakaļ. Bet runājot par civilu aizsardzību, man liekas, ka jāsāk ir ar pašiem pamatiem, tieši par Latviju. Um, jā, laikam tas, ko es nepateicu, ka es esmu arī skolotāja, bišķiņ, kā hobija līmenī. Es Oskara Kalpaka profesionālajā vidusskolā jauniešiem mācu tieši sabiedrības un cilvēku drošību. Un tad maz drusciņi arī par civilu aizsardzību viņiem tiek mācīts, un tad arī viņiem tiek mācīts no pašiem pamatiem. Man šķiet, ka tas ir tas, ko mēs kā iedzīvotāji bieži vien aizmirstam. Um, tā, iet uz priekšu. Kas tad ir tā pati civilā aizsardzība? Civilā aizsardzība principā ir pasākumu kopums. Un tā galvenā doma civilajās aizsardzības pasākumu kopumam ir tas, lai nodrošinātu, lai mēs spējam kā valsts, kā pašvaldības, kā cilvēki reaģēt kaut kādās katastrofu gadījumos, krīžu gadījumos, kā arī atbalstīt valsts aizsardzības sistēmas vajadzības, ja nu gadījumā notiek militārais iebrukums. Šobrīd publiskajā telpā man šķiet, ka civilā aizsardzība jau maz drusciņi sāk cilvēku skaitināt, jo pārsvarā viņi tiek lietoti sasaistē tieši ar kara darbību un militāriem iebrukumiem, bet nu, viņi ir daudz, daudz plašāk.
Par civilo aizsardzību kā tādu visvairāk, piemēram, pašvaldību līmenī, arī pirms iebrukuma Ukrainā, pašvaldības domāja tās, kurām ir, piemēram, kaut kāda katastrofu draudi, kā, piemēram, Jēkabpils pašvaldība, kurā katru gadu pavasaros ir tie plūdi, tad viņiem civilās aizsardzības plāns tajos pavasaros tiešām tika iedarbināts. Bet pārējās pašvaldībās tad līdz iebrukumam civilās aizsardzības plāns tika izskatīts vienreiz gadā civilās aizsardzības komisijas sēdēs, un viņš bija vairāk formāls. Un tad, pēc iebrukuma visi sasparojās, un tad sāka arī civilās aizsardzības plānus pārskatīt. Šobrīd spēkā Latvijā ir civilās aizsardzības likums, civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas likums. Šobrīd viņš ir atvērts, un viņā tiks arī grozītas vairākas lietas, kas attiecās, piemēram, uz fizisku personu, juridisku personu pienākumiem un tiesībām attiecībā par civilo aizsardzību. Tas, ka viņš jāpapildina, ir skaidrs, jo spēkā viņš jau no 16. gada un papildinājumi viņam bija nepieciešami. Šī likuma mērķis ir, lai tā sistēma, kas tiek izveidota civilajā aizsardzībā, pēc iespējas pilnīgāk nodrošinātu cilvēku vides īpašumu aizsardzību katastrofas vai katastrofu draudu gadījumos. Likumā ir pārsvarā apskatīts tas, kādā veidā valsts iestādēm, pašvaldībām un iedzīvotājiem būtu jārīkojas, sadalīts ministrijas, par kurām katastrofu veidiem atbild. Nu, piemēram, veselības ministriju mēs ļoti bieži redzējām Covid krīzes laikā. Covid krīzes laikā arī patiesībā visvairāk varēja redzēt tā ikdienā, kādā veidā darbojās šis likums. Vai es esmu aizskrējusi par tālu, piedošanu. Jā, civilās aizsardzības sistēma, kādā veidā Latvijā tiek organizēta, tā tiek organizēta pēc teritoriju sadarbības principa, un teritorijas šeit tiek domātas kā novadi un republikas pilsētas. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka novadiem un republikas pilsētām tiek izstrādāti civilās aizsardzības plāni, kādā veidā tad rīkoties dažādu apdraudējumu vai katastrofu gadījumos. Un katastrofas tiek izdalītas tādas, kad ir dabas katastrofas un cilvēku izraisītas katastrofas, jeb antropogēnās katastrofas. Dabas katastrofas mēs redzējām pagājušajā vasarā visā plaukumā, piemēram, krusa, kas gāja pāri Bauskai, kad arī vajadzēja iedarbināt dažādus mehānismus civilās aizsardzības plānā. Tas pats jau manis pieminētais Jēkabpils gadījums, kad Daugava gāja ārā no krastiem un pastāvēja iespēja, ka tas dambis tiek sagrauts un apdraudēts cilvēku dzīvības un viņu īpašumi. Un tad ir tās cilvēku izraisītās, jeb antropogēnās katastrofas, kas ir, piemēram, kas saistītas ir, teiksim, ar vilcienu katastrofas vai kaut kādas fabrikas, kur kaut kas aiziet greizi. Šāda veida katastrofas. Tiek izdalīts arī vietējā mēroga katastrofas, kad nepārsniedz vienas pašvaldības teritorijas robežas, tad tiek iedarbināts tikai šīs teritorijas civilās aizsardzības plāns. Protams, tiek veidot sadarbība ar ministrijām, kur tas nepieciešams, un ar dienestiem. Reģionāla mēroga katastrofas, kaut vai šī pati Covid katastrofa, kas beigās izvērtās arī valsts mēroga katastrofā, un tad jau ir valsts mēroga civilās aizsardzības plāna aktivitātes, kur arī ministru kabinets tiek iesaistīts. Mēram tāds ir pats pamats, kādā veidā veidojās civilās aizsardzības sistēma. Civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldības likumā ir noteikts arī vairākas pašvaldību domas uzdevumu tiesības, kas, manuprāt, kopienām ir diezgan vērtīgi zināt. Jā, un tās ir tādas, ka pašvaldībai ir jāparedz savā budžetā finansējums, lai viņi varētu veikt nepieciešamās darbības, kas ir saistītas ar civilās aizsardzības sistēmas darbību. Pašvaldībai ir jāsasauc kopā un jāapstiprina civilās aizsardzības komisijas nolikums, kā arī sastāvs. Ar šo jūs varat iepazīties katrā pašvaldības mājaslapā, gan ar sastāvu, gan ar nolikumu. Kā arī ir jāizstrādā civilās aizsardzības plāns, kas ir jāapstiprina. Šiem plāniem ir obligāti jābūt arī publicētiem, viņiem nav jābūt publicētiem pilnā sastāvā, bet lielākajai daļai ir jābūt publicētiem mājaslapā. Iedošu jums arī pēc tam mājaslapas adresi Valsts ugunsdzēsības glābšanas dienestam, kur arī ir atrodami pilnīgi visu pašvaldību civilās aizsardzības plāni.
Jā. Pašvaldībai ir arī pienākums organizēt pašvaldības civilās aizsardzības mācības un piedalīties civilās aizsardzības mācībās. To dara diezgan aktīvi pašreiz pašvaldības, ir sevišķi pēc iebrukuma Ukrainā. Tas ir sāsinājies un aktivizējies. Neesmu droša, vai tieši civilās aizsardzības komisijām notiek mācības. Pašreiz sākās arī dažādi veidi mācības, kas civilās aizsardzības uh, respektīvi plašākam lokam, gan iedzīvotājiem, gan speciālistiem. Arī šāda veida mācības jau sāk organizēties. Pēdējās, manuprāt, bija Rēzeknē, bet Zane noteikti mani var papildināt par šo tēmu. Pašvaldībai noteikti ir jānodrošina iedzīvotāju evakuācija no katastrofu apdraudētajām vai skartajām teritorijām. Kā arī jāveic iedzīvotāju uzskaita, pagaidu izmitināšana, ēdināšana un sociālā aprūpe. Tas ir noteikts viņiem ar likumu. Pašvaldībai arī ir tiesības, un viena no tādām tiesībām, kas ir īstenota arī, ko mēs redzējām dzīvē, tas ir Covid pandēmijas laikā, kad pašvaldībai ir tiesības ierobežot personu pulcēšanos un pārvietošanos attiecīgi administratīvajā teritorijā vai tās daļā uz laiku līdz 2 nedēļām, un par to ir jāinformē ministru kabinets. To mēs arī savā dzīvē redzējām pirmo reizi pandēmijas laikā. Likums nosaka arī juridisko un fizisko personu tiesības, bet, kā es teicu, likumā šīs normas tiks pārskatītas, bet personām, principā, ir tās galvenās lietas, ir vairāk nekā es esmu uzskaitījuši šeit, bet šīs, manuprāt, ir tādas svarīgākās, ko ir vērts zināt, kad gan juridiskām, gan fiziskām personām ir tiesības saņemt agrīno brīdināšanu un ieteikums rīcībai katastrofas vai katastrofas draudu gadījumā. Tas ir jānodrošina pašvaldībai, kā arī saņemt palīdzību no valsts un pašvaldības institūcijām, ja nelaime kaut kāda veida ir notikusi. Bet ir arī pienākumi. Bez pienākumiem neiztikt, un pienākumu sadaļa tiks arī papildināta likumā. Un pienākumi iedzīvotājiem tādi, ka nekavējoties ir jāziņo, ja viņi redz, ka ir kaut kāda veida apdraudējums vai katastrofas risks. Ir jārīkojas saskaņā ar atbildīgo valsts vai pašvaldības institūciju sniegto informāciju, kā arī ir precīzi jāizpilda tas, ko šīs institūcijas liek darīt. Sarunā ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu vaicājām, kā tad ir, piemēram, pie evakuācijām, kā mēs redzējām, piemēram, Jēkabpilī, kad cilvēkiem liek evakuēties. Un cilvēki negrib evakuēties. Ko var cilvēciski saprast, jo negrib atstāt savas mājas? Ko tad Valsts ugunsdzēsības glābšanas dienas dara tad? Nu, viņi saka, ka piespiest evakuēties viņi nevar, bet tas ir uz pašu risku. Bet viņi saka, ka ar šiem cilvēkiem, kas atsakās evakuēties, ir ļoti grūti, jo tiem draudiem sāsinoties Valsts ugunsdzēsības glābšanas dienestam tomēr nākas riskēt arī ar savu darbinieku dzīvību, un tas ir īstenībā tāds precedents, kuru arī vajadzētu pārskatīt, vai var piespiedu evakuēt. Nu tā, prezentācijas labajā pusē jūs redzat apziņošanas sistēmu, kādā veidā tiek īstenot Latvijā, vismaz plānu, kā bija plānots īstenot. Šūnu apraide bija plānots ieviest 2024. gadā. Tas vēl nav izdarīts, jo tā ir ļoti sarežģīta sistēma. Un kā Valsts ugunsdzēsības glābšanas dienas teica, tad pašreiz notiek iepirkums. Un šūnu apraides sistēma nozīmē to, ka iebraucot teritorijā ar automašīnu vai kaut kādā veidā citādi ieejot, ja tanī vietā ir notikusi katastrofa, tad pilnīgi visiem telefoniem, kas atrodas tanī teritorijā, tiek nosūtīts paziņojums par to, ka ir jāuzmanās un kas ir tā rīcība, kāda tad ir vajadzīga. Šūnu apraides sistēma pati uz savas ādas izbraudīja Polijā. Polijai tuvojās vētra, un mums, pat Latvijas pilsoņiem, iebraucot tādā teritorijā, atnāca ziņa par to, ka jābūt uzmanīgam. Ziņa bija poļu un angļu valodā. Tālūk, un te ir arī atainots tas, kuri tad ir tie saziņas avoti, komunikācijas avoti, kas tad uzreiz būtu jāklausās, respektīvi Latvijas rādio, Latvijas televīzija un Leta.
Tās ir tie avoti, kas tad stāsta oficiālo informāciju par to, kā būtu iedzīvotājiem jārīkojas. Tā. Um, Tad, kad runā par civilo aizsardzību un par to, kā tad mums būtu jārīkojas gan kā cilvēkiem, gan kā kopienām, tad speciālisti izceļ vairākus tos līmeņus. Noturība vispār kā tādu definē, ka tā ir elastīga piemērošanās, noturēšanās, atkopšanās. Un, man liekas, ka mums kā nevalstisko organizāciju pārstāvjiem tieši šis būtu tas, par ko būtu pēc iespējas vairāk jārunā. Um, jā, un šodien es gribēju parunāt ar jums par diviem līmeņiem, individuālo un ģimenes līmeni, kurus mazliet vēlāk izstāstīšu par to, ko tad mēs darām savā ģimenē, un arī par kopienas līmeni, kas ir kā trešais izcelts. Um, Tad tālāk jau ir novadu līmenis, kur tā tad ir tas civilās aizsardzības plāns, valsts līmenis ar lielo civilās aizsardzības, valsts civilās aizsardzības plānu un reģionu līmenis, kur mēs redzējām, kā tad valsts un reģioni sadarbojās, piemēram, tās pašas pandēmijas laikā. To var redzēt arī, piemēram, citās valstīs, kur ir šie paši lielie ugunsgrēki, kas arī ir kā milzīga krīze, piemēram, Portugāla un Spānija. Civilās aizsardzības plāni tur vienkārši fantastiski darbojās. Bet kopienas līmenī pirms apmēram 10 gadiem es pirmo reizi saskāros ar to, kādā veidā mēs vispār domājam par kopienu kā vienu veselumu. Un toreiz kopā ar Latvijas lauku, toreiz vēl nestrādāju Latvijas lauku fórumā, bet āķi lūpā iemeta mani kolēģi Valdis un Āris. Un jau toreiz mēs Saldus novadā kopā ar pārējiem izstrādājām saucamo kopienas resursu karti, kas patiesībā ļoti noder arī runājot par civilo aizsardzību, kā rīks, kā var domāt par kopienu. Resursu kartē ir dažādi veidi un dažādas aspekti, kādā veidā uz viņu skatīties, bet nu šie ir tie populārākie. Um, Pirmkārt, kopiena var kopā sanākot, sāk komunicēt par to, kāda resursa tad viņiem ir, skatīties uz cilvēku resursiem, skatīties uz materiālajiem resursiem, kaut vai piemēram, vai jums ir zemnieki jūsu kopienā, vai viņiem ir traktori, vai viņiem ir ekskavātori, kuram ir pieejami pazemes pagrabi, kuram ir pieejami dziļurbumi, kuriem ir pieejams, piemēram, degvielas uzkrājumi un tādas lietas. Informācijas resursi, kādā veidā jūs komunicējat savā starpā, kurš ir tas, kas nodod informāciju, kādus komunikācijas tīklus jūs kā kopiena izmantojat, vai tā ir WhatsApp grupa, vai tā ir Facebook grupa. Facebook grupas, starp citu, ļoti daudz izmanto Somijā un Igaunijā, lai kopienas savā starpā runātos. Kādas ir aktivitāšu iespējamības? Vai jūs sanākat kopā kā kopiena vienreiz nedēļā, vai jūs sanākat kopā tad, kad jums ir kaut kas svarīgs apspriežams, vai jums ir kaut kas nepieciešams, lai jūs varētu organizēt aktivitātes un kāda veida aktivitātes? Un šī resursu apzināšana, nu jā, kā arī par izglītībām un apmācībām, kas jums jau ir, piemēram, kādi speciālisti dzīvo jūsu kopienā, vai darba aizsardzības speciālisti, vai ir ugunsdzēsēji. Skatos, kad arī pievienojies viens ir no brīvprātīga ugunsdzēsēja biedrības. Tas ir ārkārtīgi svarīgs resurs, kas var noderēt kopienai. Piemēram, Saldus novadā mums brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrību šobrīd uz tavu sitienu zinu vienu, kas ir ezerē, bet tas tajā reģionā ir ārkārtīgi svarīgs resurs, jo ezera atrodas ļoti tālu, salīdzinoši tālu no Saldus pilsētas, kurā ir valsts ugunsdzēsības glābšanas dienests, un Bulbi ir ļoti liels atspējs tām kopienām, kas ir pierobežā gar Lietuvu. Jā, gribu uzsvērt arī to pie šī, kad kā reiz pirms šīs prezentācijas, jā, sarunas, runāju ar valsts ugunsdzēsības glābšanas dienestu vietējo Saldus un tieši par apmācībām civilās aizsardzības jomā, vai viņi plāno kaut ko organizēt Saldū. Viņi teica tā, ka šai ir jābūt tādai kopīgai sadarbībai, un kad viņi ir atvērti tam,
un aicinu arī jūs uzrunāt savas civilās aizsardzības komisijas locekļus un aicināt viņus uz jūsu kopienām, jo, lai arī internetā ir pieejams ļoti daudz resursi par to, kādā veidā rīkoties, ko darīt, tad, kad ir tas cilvēciskais kontakts ar savējo civilās aizsardzības komisiju, un kad ir iziets cauri, piemēram, evakuācijas plāniem vai patvērtnēm, tad tā sajūta pašām kopienā ir mazliet drošāka, manuprāt, un arī tā sadarbība veidojās daudz labāka. Tā kā aicinu uzrunāt arī savas civilās aizsardzības komisijas. To sastāv arī, starp citu, ir pieejami katrā pašvaldības mājaslapā. Un kopienai noteikti, ko es aicinātu padomāt atsevišķi, tas ir atbalsts jutīgajām grupām, respektīvi pensionāriem, piemēram, vai vientuļajiem vecākiem, daudzbērnu ģimenēm, um, viņus apzināt un kaut kādā veidā to tīklu veidot tā, lai krīzes situācijās par šiem cilvēkiem būtu kaut kāds noteikts algoritms, kādā veidā par viņiem parūpēties. Jo tādās lielās krīzes situācijās ir jāņem vērā tas, ka dienesti būs aizņemti ar saviem darbiem, tie, kas viņiem ir noteikti pēc tā, kā viņiem ir jārīkojās konkrētās situācijās, bet kopiena būs tā, kas var dot ļoti lielu atbalstu šīm jutīgajām grupām. Šeit ir piemērs viens, kur ir ļoti labs materiāls izstrādāts. Tas ir uz Saldus novada pašvaldības bāzes, Latvijas pašvaldības savienības materiāls šis ir. Viņš vispār ir domāts priekš iedzīvotāju padomēm, bet viņš ir taisīts tieši uz manis pieminētā projekta bāzes, kādā veidā mēs taisījām Saldus novada pašvaldībā, toreiz Brocēnu pilsētā konkrēti resursu kartēšanu. Pēc šīs resursu kartēšanas, kas notika pirms 10 gadiem, mēs identificējām tās lietas, kas Brocēnos mums pietrūka, tieši Brocēnu pilsētā un Brocēnu teritorijā. Un ļoti daudz projektu patiesībā pēc šīs kartes iniciatīvas no tām lietām, kas mums pietrūka mūsu prāt, kopā ar iedzīvotājiem, mēs to izstrādājām. Tanī laikā es strādāju pašvaldībā vēl ļoti daudz projektu, ļoti daudz infrastruktūra patiesībā ir sakārtoti, un iedzīvotāji pēc šiem pasākumiem likās, ka daudz vairāk iesaistās tieši pašvaldību aktivitātēs un daudz aktīvāk komunicēja gan ar pašvaldību, gan savā starpā, kas bija tāds ļoti pozitīvs rezultāts. Bet šis ir viens no piemēriem, kādā veidā var veidot resursu karti. Es iemetīšu arī pēc tam čatiņā linkus uz tiem, lai jūs varat apskatīties. Bet patiesībā šis padomes, manuprāt, ir fantastisks rīks, kādā veidā vieglāk komunicēt, veidot to vieglāk komunicēt par civilu aizsardzību gan ar pašvaldību, gan ar, piemēram, pārvaldes vadītāju, kad tās rosināt viņas sadarbojoties ar pašvaldību un pārvaldes vadītāju organizēt šīs mācības iedzīvotājiem. Nu, lūk, un te mēs nonākam līdz individuālajiem līmenim, līdz manīm un līdz manai ģimenei. Es laikam neesmu pavisam kā jau es pirmīt teicu, neesmu pavisam tipiski ģimene tādā ziņā, kad par darba drošību un civilo aizsardzību mēs runājam diezgan bieži mājās, kaut vai tā, ka mamma, kā es minēju, arī ir darba aizsardzības speciālists, un man šķiet, ka mēs sākām par šīm lietām runāt jau 2014. gadā, kad Krievija sāk izrādīt agresiju. Toreiz es uz mammu dusmojos, man likās, kāpēc jārunā par tādām sarežģītām un patiesībā bēdīgām lietām, bet kaut kas vienmēr aizķerās, vienmēr padusmojies, bet kaut kā gribās, lai tu tomēr kaut ko savā dzīvē sakārto, jo, ja nu kas, tā teikt, būt gatavam sliktākajam un cerēt, ka tas nekad nevajadzēs izmantot. Mēs mājās esam 4. Vīrs man ir, es un 16-gadīga meita, kas dzīvo Liepājā, kas bija vēl viens aspekts tam, kā mēs paskatījāmies, jo viņa Liepājā aizgāja mācīties un 5 dienas nedēļā ir Liepājā. Un 9-gadīgs dēls, kuram ārkārtīgi patīk makšķerēt nometnes, kas reizēm atvieglo runāšanu par civilu aizsardzību ar viņu, bet jā, pašreiz to izkonkurē reizēm arī datorspēles, tā kā mums sanāk pacīnīties ar viņu. Suns un kaķis vēl mums ir, par ko arī patiesībā ir jāpadomā tīri tādā individuālā līmenī. Šī ir paciņa, kas man stāv plauktā.
Visi manējie zina, kurā vietā stāv dokumenti. Dokumentiem mēs regulāri pārbaudām derīgumu termiņu, un ja viņš iet uz beigām, mēs atjaunojam. Pilnīgi visiem bērniem ir gan ID kartes, gan pases. Jo dubults neplīst, ja nu viena pazūd, tad vismaz ir otra. Mums ir arī dzīvniekiem pases, kas ir, abi divi dzīvnieki ir ar čipiem. Respektīvi, ja nu gadījumā mums ir jābrauc pāri robežai, tad mums arī dzīvniekiem ir pases, un mēs viņu varam ņemt līdzi. Tas, par ko es nebiju kādu laiku aizdomājusies, ir potēšanas pase, bet nesen kā runājot ar savu ģimenes ārsti, jo mēs vienu pasi bijām pazaudējuši, viņi saka, bet tā ir obligāti vajadzīga. Tāpēc, ja mēs šķērsojam robežas, tomēr cilvēkiem tur, citās valstīs, ir jāzina, ka mēs esam potēti pret slimībām, par tām, piemēram, garo klepu, bakām vai tādām, kuru izplatību ierobežot tieši ar vakcināciju. Tāpēc mums visiem ir arī potēšanas pasas savests kārtībā. Potēšanas pasas kopijas, ja jums nav, viņas var dabūt pie ģimenes ārsta, palūdzot viņam uzrakstīt, izveidot kopiju, jo viņiem ir jūsu ārstniecības datos ir pieejama informācija par vakcināciju. Tas, ko mēs nesen kā nokārtojām, ir visiem mūsu ģimenes locekļiem ir Eiropas veselības apdrošināšanas kartes, jeb EVA kartes. Tās ir bezmaksas kartes, kuras var iegūt pasūtot e-veselībā portālā. Šīs kartes noder ceļojot Eiropas Savienībā, un tās nodrošina to, ka, ja nu gadījumā ar jums kaut kas notiek Eiropas Savienībā, tad konkrētās valsts pirmā medicīniskā palīdzība jums būs bez maksas. Ja respektīvi maksa būs tieši tāda, tā kā ir tās valsts iedzīvotājiem. Šīs kartes noder vienkārši ceļojot kaut vai braucienā uz Poliju, Vāciju, no sirds iesaku tādus uztaisīt, jo var noderēt. Tas, kas nav bildē, bet kas mums arī stāv blakus šai mapai, ir diplomi. Jā, universitātes diplomi, vidusskolas diplomi, tos mēs arī visus turam pie svarīgajiem dokumentiem. Mans ieteikums būtu tāds, ka vismaz pases, dzimšanas apliecības, laulība apliecības un šos dokumentus, kas ir tādi vitāli svarīgie dokumenti, tomēr ieskanē un ieglabā arī kaut kur elektroniskas kopijas. Visādi dzīvē var gadīties, piemēram, mākonī, kas ir Google diskā. Sākām mēs savā laikā ar Covid certifikātiem, un tagad mēs arī esam uzlikuši uz Google diska mūsējos dokumentus, kas ir pases, jā, dzimšanas apliecības, kas ir tie svarīgie dokumenti. Jā, šis ir tas, par ko Anta teica. Nedēļas nogalē, gatavojoties šim, tad mēs izvilkām ārā, man ir divas kastes. Vairāk teikt, čemodāns un kaste. Kaste ir medicīnas aprīkojumam, medicīnas lietām, jā. Un otra kaste ir priekš kempinga kaste, bet principā mēs vadījāmies pēc 72 stundu somas principa un sākām lēnām likt kopā. Vakardien runāju ar Somijas kolēģi, jautāju viņai, kā tad Somijā ir tam 72 stundām, kā vispār ir civilās aizsardzības lietām Somijā. Bet viņa teica tā, ka Somijā viņi nesauc to par 72 stundu somu, kas, manuprāt, arī nav pareizais termins, bet Somijā tiek lietots termins 72 stundu mājsaimniecības gatavība. Tā teikt, nodrošinājums drīzāk jābūt tieši tulkots. Un tad mēs patiesībā mūsu ģimene arī to tā vairāk uztveram, ka tas ir vairāk tikai nodrošinājums, bet ikdienā arī tās visas lietas lietojam. Rādam arī bērniem, kā lietot, tīri pastaigājoties vai braucot kaut kur ekskursijās. Viss tas, ko jūs redzat pa kreisi tajā bildē, piemēram, sveces mums stāv vairākās vietās mājā termos, mums ir katram bērnam, katram cilvēkam atsevišķi, guļamais arī ir visiem. Bērniem mācam, un viņiem ļoti patīk darboties ar saucamo prīmusu, jeb gāzes degli. Tas, kas izskatās pēc atslēdziņas, ir krams, un tas ir man dēla, laikam, mīļākais instruments, ejot pastaigāties pārgājienos, jo viņam patīk ar kramu rīkoties. Lampiņa. Un šīs lietas mēs lēnu garu liekam kopā. Viņas ieguldījums ir diezgan
liels vajadzīgs. Tāpēc mēs tā palēnām, palēnām, piemēram, gāzes deglī mums ir divi tie gāzes baloniņi. Ja nu viens izbeidzās, tad, lai, jo viņš tiešām ātri izbeidzās, tad, lai ir jau uzreiz nākamais, baterijas arī jau laicīgi iepērkam, un arī sausā pārtika mums stāv atsevišķi. Tā gan ir ļoti bieži jāpārbauda, jo veikalos mēdz iemesties tās odas pārtikas, un tad viņas mēdz atnākt mājās un sagraust visu kas atrodas pārtikas, sausās pārtikas plauktā. Bet, nu jā, šīs lietas arī mums stāv visus vienkopus, lai vajadzības gadījumā mēs viņus varam paņemt. Tas pat attiecās uz zālēm. Ir zāļu pasta, ko mēs ikdienā lietojam, bet šīs nu ir tā paka, kas mums stāv atsevišķi, ja nu kās, tā teikt, ārkārtas paka. Mēs liekot ārkārtas zāļu paku, mēs vadamies pēc tā, kas tad mūsu ģimenē ir tāds specifisks. Piemēram, manam vīram ir artrīts, tad es zinu, ka man ir vajadzīga vairāk pretiekaisuma zāles, vai, piemēram, mums ir meitu niķīgi vēderi, tad mēs ieliekam arī zāles vēderam, tavegīles alerģijai, un, protams, arī brūču apstrādē zāles. Un kas ir arī diezgan noderīga lieta, tā ir folijas sega, kas var noderēt jebkur. Jā, paralēli šim pagājušo gadu izgāju atsevišķi arī pirmās palīdzības kursus, 12 stundas, kur pusi apmēram teorija un pusi prakse, ko es ieteiktu, laikam, iziet katram. It kā jau visi saka, jā, mums jau ir pirmās palīdzības kurs, kad esam gājuši, lai nokārtot autovadītāju apliecību, bet tas ir gana sen, un tas ir tomēr laiku mainās un nenāk par ļaunu atjaunot zināšanas. Vīrs plāno to izdarīt nākošais, kad turēšu viņu pie vārda. Jā, iesaku vienmēr padomāt par to, kas ir specifiskās zāles, kas ir vajadzīgas tieši jūsu ģimenei, un veidot to uzkrājumu tādu, kas ir sevišķi runājot arī par hroniskām slimībām, kas, piemēram, diabēts vai kaut kas tāds, kur ir nepieciešami specifiski medikamenti. Tos arī vajadzētu jau laikus iekrāt, bet no zālēm ir tā, ka viņām arī ir jāpārbauda vienmēr derīguma termiņš, un pusgadā reizes es viņus pārcelāju, paskatos, vai tur viss ir kārtībā ar derīguma termiņu, kaut kas nepieciešams, tad samainu pret jaunu. Tālūk. Laipni lūgt manā pagrabā, ar receptēm arī var padalīties. Šo man iemācīja mamma īstenībā. Sākumā es uz viņu piktojos, jo tas viņai bija jau 14. gadā, ka jāveido ir pārtiks krājumi. Es toreiz domāju, tu priekš kām, nu taču beidz, nu tā kā tāda bada dzēgozi, kā saka, bet nu neko. Tagad es arī to daru. Bildēs ir redzami, man ir divi tādi plaukti. Visi no konserviem, un tiem ir pasterizēti, kas, manuprāt, ir svarīgi, lai nodrošinātu to, ka tie pārtiks produkti tiešām ilgi lietojami un viņās tur neiemetās kaut kādas baktērijas un nesabojā. Visi tie ir ātri pagatavojami, tās, kas ir divas burciņas un buņģiņa. Buņģiņā es domāju, ka visi zina, kas iekšā ir, un ir labi draudzēties ar medniekiem. Vismaz gaļādājiem, tā ir tās gaļas konservi. Tā sarkanā buņģiņa ir ļoti ātri pagatavojama bieža zupa, vajadzīgs tikai buļļona kubiņš un ūdens. Un tad ir arī, jā, mēs esam iemācījušies ielikt burkās plovu. Ja vajag receptes, iedošu. Bet, nu jā, mēs domājam to tā, ka uzliekot uz prīmusi, ka pirmkārt ir nepieciešams mazs ūdens daudzums, lai mēs varam pagatavot to, un tad ātri uzsildās. Jā, mums ģimenē ir veģetārietis, tā kā arī par to ir padomāts, jo plavā nav gaļas. To var pievienot no buļģas klāt pēc tam, ka veģetārietis ir paēdis. Jā, kā es teicu, mums ir arī sausie produkti. Vienmēr mums ir rīsi, griķi un makaroni. Un, es nezinu, kā viņi pareizi latviešu saucās, bet roltoni. Nu, ātri tie uzliejamie makaroni, tie arī ir, bet ar tiem krājumiem mums vienmēr ir čābīgi, tāpēc, ka maniem bērniem, kāpēc viņi ļoti garšo un viņi ātri izšķib. Mēs iepērkam arī ūdeni, iepērkam 5-litrīgajos bunduļos, bet mēs viņus mainām diezgan bieži, jo viņi stāv plastmas tajās bunduļos un nav ieteicams viņus sevišķi ilgi turēt. Jārēķina ir uz cilvēku 3 litri ūdens dienā, vismaz tas ir pārtikai un dzeršanai. Plus ir jārēķina klāt tehniskais ūdens, kas ir vajadzīgs kaut vai, lai aiziet uz tualeti, nomazgāt rokas.
Plus ūdens dzīvniekiem, kas ir arī vēl papildus jāierēķina, jo suns un kaķis arī gribēs dzert. Jo nu gadījumā mums tiešām būs tā, ka būs ūdens pārāvums. Jā, tas, ko es nepieminēju, jā, mums ir arī maz drusciņi iekrāta pārtika dzīvniekiem, bet šodien te mēs vienmēr grēkojam, jo šito mēs aizmirstam uzpildīt. Bet, jā, tad, kad mēs strādājām ar Ukraiņiem pēc Krievijas iebrukuma, tad dzīvnieku barība nebija pašā sākumā tā topu prioritārā, ko Ukraiņi lūdza, bet viņi parādījās otrajā nedēļā apmēram, kad Ukraiņi lūdza, lai arī sūta viņiem, lai palīdz ar dzīvnieku pārtiku, kad tā arī pietrūkās, tāpēc arī mēs savā pārtikas listē iekļaujam dzīvnieku pārtiku. Tā, mēs esam nopirkuši radioaparātu, tādu radioaparātu, kas iet arī uz baterijām. Um, Bet ar radioaparātiem ir tā, ka obligāti jāpārbauda veikalā, vai viņš spēj uztvert Latvijas radio 1, 2, 3, 4. Jo izrādās, ka ir radioaparāti, kas neuztver Latvijas radio, un mēs dabūjām samainīt. Bet, nu, veikals bija pretīm nākoši, un mēs tiešām samainījām. Radioaparātam mēs esam iepirkuši arī vairākas baterijas, lai mums stāv rezervē. Bet nu, baterijas arī ir jāpārbauda ik pa laikam, lai viņas mēdz izticēt ārā. Tā kā bateriju krājums mums arī ir. Jā, par informatīvo telpu runājot, mēs diezgan daudz, kā jau minēju, mēs diezgan daudz runājam ar bērniem par to, kas notiek. Un, piemēram, ziņās. Mēs diezgan bieži skatāmies ziņas, nu, reiz divās dienās. Vismaz Latvijas televīzijas viens panorāmu. Bet tas, uz ko es gribētu vērst uzmanību, ir sevišķi tas jutīgais vecums, kas ir 9, 10, 11, 12, kad bērni sāk lietot sociālos tīklus, sociālos medijus, jau laikus bērniem stāstīt par to, kuri avoti ir droši, kuri avoti nav droši, kurai informācijai var uzticēties un kurai informācijai nevar uzticēties. Pat mana 16-gadīgā meita pirms pāris mēnešiem piezvana man no Liepājas un draudot saka, ka Putins mums uzbrūk. Es saku, nu, no kurienes tu kaut ko tādu dabūji dzirdēt? No TikToka. Nu, lūk, tā kā tas notiek, un ir ļoti jāsako līdzi, ko viņi skatās, un ļoti jāmāc viņiem izvērtēt, kas ir patiesi un kas nav patiesi, kam var uzticēties un kam nevar uzticēties. Un lai arī tās sarunas reizēm ir nepatīkamas, un bērni satraucās, un kaut kā mēģināt ar viņiem tomēr to pārunāt tā mierīgi, un lai viņiem sāk veidoties tā kritiskā domāšana par informatīvo telpu, jo viņi šobrīd ir pārbāzti, nenormāli pārbāzta, un viņiem ir grūti. Jā. Tas, ko mēs visi esam izdarījuši ģimenē, arī bērni, mēs esam uzinstalējuši 112 aplikāciju. Redzam viņu darbībā diezgan bieži. Ir informācija arī par to, kad ir paaugstināts vēja, respektīvi gaidāma vētra vai krusa, un aicinu uzinstalēt viņus visus. Reizēm viņi mazdrusciņi lēnāk strādā, ir jābūt mazliet pacietīgākam. Nezinu, kāpēc reizēm neparādās tas paziņojums, bet šobrīd šis ir viens no drošākajiem veidiem un efektīvākajiem, kādā veidā informāciju var sekot līdzi aktuālai informācijai, kāda ir Latvijā šobrīd. Kreisajā pusē esmu jums iekopējusi divas lietas no Saldus novada pašvaldības, un skatījos, ka arī Rīgas pašvaldība nu jau ir publicējusi arī sarakstu ar pulcēšanās vietām un patvērtnēm. Forši, ka Saldus novada pašvaldība to ir izdarījusi. Es ceru, ka viņi viņas arī papildinās, jo patvērtnes un pulcēšanās vietas vēl nenoklāja visu novada teritoriju, bet ir vērts ik pat laikam ieskatīties jūsu novadu mājaslapās, un ja tāda informācija neparādās, tad vaicāt civilās aizsardzības komisijai, kur tad viņa ir. Jo tāpēc, kad šobrīd viņām nu jau ir jābūt publicētām un pieejamām, lai iedzīvotāji būtu informēti, uz kurien tad doties ārkārtas situācijās un kā rīkoties. Daudz jautā par evakuācijas ceļiem. Kāpēc tie nav kaut kur publicēti?
Evakuācijas ceļus nevar publicēt Civilās aizsardzības komisija nu nekādīgi, un nevar arī norādīt valsts ugunsdzēsības glābšanas dienestus, kamēr nav zināms, kas tā par krīzi un kurā vietā viņa atrodas. Tikai tad, kad krīze jau kaut kāda veida ir notikusi, un tad, kad ir jau jāgatavojas uz evakuāciju, tad arī šie ceļi, tā informācija par evakuācijas ceļiem parādās, jo līdz tam to nav iespējams redzēt un apskatīt. Jā. Tas, kas vēl ir vērtīgi, mums mājās ir arī mēs izveidojām skaidrs naudas rezervi, tīri izējot no Ukraiņu pieredzes, ka tomēr tie bankomāti nestrādā un skaidrs naudas rezervēm ir jābūt mājās. Bet ir arī pieejama informācija par bankomātiem, kas strādās arī krīžu, nu, ja, piemēram, būs militārs iebrukums, tad Seibankas bankomāti, Svetbankas bankomāti, Citadele un ceturto es piemirsu, bet saraksts ir pieejams šajā te kartē. Var noskanēt arī QR kodu, bet es ielikšu arī saiti, kurā vietā ir redzami visi tie, kas ir saucamie kritiskie bankomāti, kas strādās arī krīzes laikā. Viņos gan tomēr būs pieejama tā maksimālā, respektīvi būs noteikti maksimālā summa, cik var izņemt, lai cilvēkiem pēc iespējas vairāk būtu pieejami šie naudas resursi, skaidrās naudas resursi un iespēja viņu izņemt, bet bankomātu saraksts ar visu karti ir pieejams banka.lv. Tā kā par to ir arī vērts padomāt jau laicīgi. Jā, šī ir papildus informācija, kur var meklēt papildus informāciju un mācīties par civilo aizsardzību jau tagad. Informācijas tiešām ir ļoti daudz. Pašreiz tiešām mēs nevaram sūdzēties. Viens no galvenajām mājaslapām ir Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, kas, manuprāt, ir izstrādājis ļoti labu materiālu gan par krīzēm kā tādām, par dažādiem krīžu veidiem, kā rīkoties, arī par civilo aizsardzību. Viņiem ir atsevišķa sadaļa. NMPD, neatliekamā medicīniskās palīdzības dienests, arī ir izstrādājis rīcību ārkārtas situācijās, ko arī ir vērts izlasīt. Un tad ir visi jā, tas, ko ir izstrādājusi arī aizsardzības ministrija, kas atrodas Sarks LV, ļoti daudz informācija par to, ko un kā rīkoties tieši uzbrukuma, militāra iebrukuma gadījumos, 72 stundu somas saturs, ko es labāk tomēr aicinātu nosakt par plauktu. Nevalstiskās organizācijas arī ir apkopojušas ārkārtīgi daudz materiālus. Latvijas Pilsoniskā alianse kopā ar Lapas ir izstrādājusi veselu sarakstu ar materiāliem, kurus nu jau var izmantot. Viena no pirmajām pašvaldībām, kas rīkoja informatīvos kampaņas, ir Rīgas pašvaldība, Rīgas pilsētas pašvaldība. Un viņiem ir ārkārtīgi labi semināri, kas ir pieejami arī viņu mājaslapā noklausīties. Arī esmu ielikusi informāciju par viņiem. Un nu jau arī Rīgas pašvaldība organizē seminārus savās apkaimēs, Rīgas apkaimēs. Viņiem grūti iet, jo iedzīvotāji prasa savādāku informāciju, bet, manuprāt, no viņiem var ļoti labi mācīties par to, kādā veidā sarunāties ar sabiedrību. Un tas tāds reāli pirmais mēģinājums, kādā veidā tad šīs mācības izvest tieši apkaimēs, konkrētā teritorijā ar konkrētiem iedzīvotājiem. Man liekas, tas diezgan apsveicami ir. Jā, un Lapas zināšanu krātuvē ir arī atsevišķa sadaļa par kopienu noturību, kas ir arī video lekciju formātā, kas ir pieejama kopienām, lai vairāk izzinātu sevi, lai saprastu, kādā veidā domāt, kā kopienas sastāvdaļai. Arī aicinu izlasīt, tas ir bezmaksas materiāls, ļoti labs, manuprāt, jā, arī par resursu kartēšanu, kādā veidā to var darīt, arī pieejams tur. Tālūk. Tas apmēram viss no manīm. Tā, es laikam beidzu šērot, man šķiet, ne? Jā. Anda, jā. Paldies, Bet tas, ko es gribēju teikt, ir tas aicinājums, piemēram, no zemesardzes vai no aizsardzības ministrijas ir tāds stāties zemesargos. Tas arī bija tas, ko es gribēju izstāstīt, vai arī mēs ģimenē par šo arī runājām, un mēs sapratām, ka mēs
Tas ir tīri apzināts lēmums nestāties zemesardzē, jo mūsuprāt, gan es, gan man, nu, pirmkārt, man vīri nemaz neņemtu zemesardzē dēļ veselības aspekta, bet mums liekas, ka mēs noderīgāki krīzes situācijā būsim te uz vietas. Um, jo mums šķiet, ka nu, vismaz tādā savā apkārtnē mēs dzīvojam Saldus pilsētā šobrīd. Saldus pilsēta dalās tā kā divās daļās ar upi pa vidu, cietrīt. Un man šķiet, ka, ja uznāk kaut kāda veida krīze, vai tā ir vētra, vai tā ir rusa, vai tas tiešām ir militārs iebrukums, kur es ceru, ka nekad nevajadzēs šo teoriju pārbaudīt, um, ka mēs varētu būt ļoti noderīgi mūsu kopienai. Um, Gan, piemēram, veciem cilvēkiem, jo es dzīvoju tādā rajonā, kur ļoti daudz vecie cilvēki. Um, jā, mēs nedomājam par mukšanu prom, bet mēs domājam, kā būt daļa no mūsu kopienas. Un pašreiz mēs arī runājam ar mūsu civilās aizsardzības komisiju par to, ka viņiem vajadzētu ne tikai sanākt kopā civilās aizsardzības komisijā, bet sākt šo dialogu ar nevalstiskajām organizācijām, iedzīvotāju padomēm par to, kādā veidā varētu apmācīt vairāk arī iedzīvotājus tieši kādā veidā rīkoties. Iespējams, ka tā informācija ir tā pati, kas ir pieejama Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta mājaslapā, bet man liekas, tā atslēga tam visam ir tā savstarpējā komunikācija, saruna, ka tu jūti, ka tev ir tas cilvēks blakus tepat pašvaldībā, ar kuru tu vari runāt par šīm tēmām brīvi, un ka tu viņam vari uzdot tos savus jautājumus. Jo viens ir izlasīt, bet otrs ir, ka tu spēj ar viņu sarunāties un uzdot jautājumus tos, ko tu kā kopienas pārstāvis nesaproti. Man šķiet, ka tas ir tas, uz ko mēs šobrīd kā nevalstisko organizāciju pārstāvji ļoti varam strādāt, respektīvi aicināt civilās aizsardzības komisijas runāt ar iedzīvotājiem. Tālūk, bet es gribēju palūgt Santu, es skatos, ka Santa ir pieslēgusies. Santa ir savādāka pieredze ģimenē, tīri par šo izšķiršanos, par iešanu zemesardzē vai Santas gadījumā rezervistos. Varbūt, ka tu vari padalīties ar savu pieredzi. Jā, labdien, man dzird. Tātad 22. gads noteikti bija tāds ļoti liels pavērsiens tajā, ko es izlēmu darīt. Un kopš 22. gada iebrukuma mēs ar kolēģi ļoti daudz runājam, diskutējam par to, ka mēs gribam iziet tādas kā apmācības, lai mēs justos drošāks, zinošāks tikai dēļ tā aspekta. Un par rezerves karavīriem mēs zinājām, un es uz to briedu vairākus gadus. Pagājušajā gadā es nobriedu pilnībā un pieteicos. Pieteicāmies abas draudzeni un kolēģi vienlaicīgi man tāds apvienots brīnišķīgs variants, un draudzeni izšvilpa dēveselības stāvokļa kaut kādā momentā sākumā uzreiz. Tad es cerēju, ka mani arī varbūt, kad izšilps kaut kādā momentā, neizšilpa mani. Es izgāju to pārbaudi. Jā, ja grib pārbaudīt savu veselību, ļoti labs variants. Pārbaudīt savu veselību bez maksas, saņemt visādas vakcinācijas, kuras neesmu saņēmis, piemēram, mērķu vakcīnu. Un tad mani paņēma, un tad es sāku kreņķēties, bet tad es atkal nomierināju sevi kādā momentā, jo šobrīd rezerves karavīru programma paredz 3 nedēļu apmācību, kas ir diezgan pieejama programma. Sākotnēji viņa bija 5 nedēļas, tas bija grūtāk atprasīties no darbiem. Savu atvaļinājumu pagājušajā gadā es pavadīju rezerves karavīros, un mācības notika veiksmīgā kārtā manā pusē, tad Talūksnes pusē notiek šīs mācības. Tas man bija, protams, plus. Vēl viens ļoti svarīgs arguments bija, ka mums bija pilsētas svētki, bija brīvi. Tas arī bija svarīgs moments, tātad viņi ir drusku citos datumos, tāpēc ir savādāk. Nu, jau arī piedāvā ziemas apmācības, bet, nu, es, protams, vienmēr brīdinu, ka Alūksnes ziemas ir reāls Alūksnes ziemas, nevis Liepājas ziema, un ar to ir jārēķinās, piesakoties, kad var salt kājas un deguns. Un es izgāju šīs apmācības. Viņas bija ārkārtīgi interesantas, aizraujošas, ar ļoti tādiem daudziem interesantiem cilvēkiem kopā pabijām.
Kas man patīk rezerves karavīru apmācībās, kad cilvēku sadala pa jēgai, nevis vienkārši skaitliski sadala pa nodaļām. Um, un varēja just, ka mūsu nodaļā mēs esam tādi baigi līdzīgie cilvēki. Un tas bija ļoti forši. Viens otru ļoti atbalstījām, palīdzējām, jo, nu, sievietei tomēr ir dažas grūtības, piemēram, šo tiešām ļoti smago somu. Reizēm bija sarežģītāk, bet kungi vienmēr palīdzēja, un tas bija ļoti, ļoti forši. Un es vispār neesmu stiprs cilvēks, neesmu sportiste no dzimšanas, nē, un tas man nedaudz satrauc, kā tas būs, bet es ļoti labi tiku galā, izturēju, bija grūti, bet es izturēju. Un tas nozīmē, ka ļoti daudzi var izturēt. Un es redzēju kundzes, kuras arī piedalījās resursu mācībās un inteliģentus dažādus cilvēkus no kultūras jomas, no televīzijām, un visi izturēja. Gandrīz visi, jā, drusku visi. Daži neizturēja veselības pēc iespējams kādā momentā. Un es arī sekoju dažiem influenceriem, ko viņi rakstīja, kādas bija viņu pārdomas, un es arī piekrītu tiešām Stabingim profesoram, ka nu jā, šis mācību process, viņš tik labi saorganizēts, un es viņam absolūti piekrītu par mūsu veselību, neviens tik ļoti nebija interesējies kā šīs 3 nedēļas, jo katru dienu, katru rītu, katru vakaru, katru pusdienu es tev pajautā, kā tu jūties, un vienmēr var pateikt, ka šo es nevarēšu izpildīt tā, kā jūs man lieciet. Es saprotu, ko jūs gribat no manis, bet, nu, to gulšanos un celšanos es tik aktīvi nedarīšu, es tur tā drusku tā kā mazāk aktīvi, un visi to saprot un pieņem, un mācības ir ļoti plašas, interesantas, daudzveidīgas. Pirmā palīdzība bija vienkārši fenomenāla, kolosāla ar vispār visas tēmas, kas izskatīja. Viņas bija kopā ar profesionāļiem, ļoti daudz praktiskā darba, ļoti daudz praksi tieši, un tas ir, man liekas, tas vērtīgākais. Pamēģināt vienreiz dzīvē paelpināt cilvēku, pamēģināt uzlīst šņaugu, kas ļoti sāp īstenībā. Dzīvam, normālam cilvēkam asinsriti apturēt rokai nemaz nav viegli. Un daudzas lietas, kas bija tādas ārkārtīgi noderīgas. Ļoti spilgt palika atmiņā dronu apmācība, kad mēs gājām pa nodaļām un mums droni ķēra no augšas, un tad mums bija tur jāsignalizē un jāgamā krūmos iekšā, viss kaut kas interesants. Pēdiņās, bet tas, ko mēs reāli sapratām, no tiem droniem noslēpties nav iespējams, un tad, kad tu viņu dzirdi, tas jau sen pavēlu, viņš tev jau ir izpētījis, apskatījis, nopētījis, un kaut kur paslēpties nav iespējams, jo pārsvarā viss ir siltumi, arī diagnosticē siltumus, un nav tādu segumu, zem kuriem pa īstam var noslēpties no viņiem. Un tas padarīja šo visu stāstu par šo militāro iebrukumu pilnīgi no cita aspekta. Tas nozīmē, ka karš aiziet debesīs, un viss notiks pa debesīm, un tas cilvēciskais faktors uz zemes jau ir ļoti, ļoti savādāks. Un tad, kad jautāja vīri, nu, kad mums tur tās kaujas mācīs, nu, mēs cīnīties mācīsimies, tad arī viena komandieri teica, nu, ziniet, ja jūs nonākat līdz cīņai, tad jūs esat pieļaujuši vismaz 10 kļūdas citas, un tas galīgi nav nepieciešams, tā kā tā kara tēma, viņi ieguva pilnīgi citu skatu. Un bija interesanti ieskatīties armijas visā algoritmā un tam līdzīgi. Man tagad ir diezgan skaidrs, kā armija darbojas, un šī bez tāda baigi svarīgi, ko armijā iemācās tāda drusku tāda paklausība. Mēs vispār nepaklausīga tauta, jo Kovids jau to parādīja, un tas ir bīstami īstenībā šajos tiešām ļoti sarežģītajos momentos, kad ir nopietnas krīzes. Šī mūsu nepaklausība mums var ļoti nodarīt pāri patiesībā, jo mums ir jāpaļaujas uz šiem ekspertiem. Tas, man liekas, ir baigi svarīgi. Tas ugunsdzēsējs mācījies par ugunsdzēsēju tik daudzus gadus, viņš ir pieredzējis savā dzīvē ļoti daudz problēmas, lai viņš zinātu, kā būtu pareizāk rīkoties, un mums vajag uzticēties šiem cilvēkiem. Tāpat arī armijā un visās citos dienestos cilvēki ir zinoši, viņi ir mācījušies tajās jomās, viņi ir daudz ko praksē dzīvē redzējuši. Mums ir jāpaļaujas uz šiem cilvēkiem. Ja mēs paši sāksim uzvesties gudri, būs beigas slikti. Nu, tas ir tas, ko armijā mēs smuki iemācījāmies. Klusēt, pakļauties, skat to, ko mēs saka, to mēs darām. Un tas ir noderīgi arī tādiem radošiem, gudriem cilvēkiem, kādi esam mēs. Reizēm der kādu komandieru, kurš pasaka, kā tomēr mēs darīsim šoreiz. Un es esmu laimīga, ka esmu to izgājusi, es esmu ārkārtīgi priecīga. Mūsu ģimenē par rezervistiem sajūsmā nav visi.
Mans vīrs gan, paldies Dievam, neprotestēja, jo viņš absolūti militārā jomā nav iekšā un nebūs tur viņa cita problēma, kāpēc viņš tā negrib. Bet mūsu jau dēls, tēlam šobrīd ir 17 gadi, pilnīgi noteikti apzinos, ka viņš visticamāk militārā jomā arī tiks iekšā, un tad es domāju, nu, ja jau viņš tāpat tajā procesā būs, tad mamma jau tikai normāli var palikt blakus. Un tā mēs te abi divi kopā karosim, kamēr tēvs varbūt muks prom. Bet visticamāk, nē. Jā, tā kā mums te pierobežā austrumi bišķiņ citas sajūtas, protams, tā, kad ierunājas par kara darbību, mums vēl ir arī armijas daļa lūksnē, un tas arī bišķiņ citas sajūtas un cita realitāte. Bet em, šīs te rezerves apmācības man deva diezgan nopietnu tādu pienesumu, plus es arī sapratu, ka man arī drusku tas fiziskais visu laiku jāpietur, tas nav slikti, kad cilvēki daudz staigā un kustās un vēl arī ar sportu nodarbojas, tas ir tikai vērtīgi. Tam es esmu pievērsus lielāku uzmanību un turpināšu savas mācības, jo šovasar esmu ieplānojusi virzīties jau tā kā sakarnieku virzienā un izmēģināšu ādažos mācības 9 dienu. Pagaidām palieku ar rezerves karavīrs, bet zemesardze visu laiku mani biknīja un baknīja un saka, ja nāc arī pie mums. Vēl neesmu tik tālu izaugusi, bet par to visu laiku domāju, jo šis sauklis, mana Latvija, mana atbildība man ir ārkārtīgi tūs. Viņam ir cita krāsa pēc rezerves apmācībām, Lāčplēša dienai cita noskaņa pēc rezerves apmācībām, karavīru un pēc zvērestu došanas. Tas ir bišķiņ cits stāsts uzreiz un cita nokrāsa tam visam. Tāpat es uzskatu, paturpinot šo, mana drošība, mana atbildība, paldies, Aiva, brīnišķīga prezentācija. Es arī varēju mierīgi izdomāt, kas manā pagrabā stāv, kur man baterijas atrodas, kas ar dokumentiem. Tā kā tas vienmēr beigas forši, ja kāds iziet tam cauri un tu vari pišķi izsijāt savas situācijas. Tas jā, jo tas, man liekas, beigas svarīgi saprast, kad, ja īpaši notiek krīzes dienas, ir ļoti aizņemta ar citām lietām, un mums arī pašiem jābūt ļoti gataviem sev palīdzēt. Tas ir primārais līmenis un saviem tuviniekiem padomāt, kuram tuviniekam vajag pirmajam palīdzēt, nu, kurš ko var darīt, kurš ko nevar. Tas, man liekas, ir beig forši mierīgi par to padomāt un izvērtēt šīs situācijas, par kaimiņiem padomāt un zināt, kas notiek kaimiņos, jo tā jau īsti sociālais dienas to informāciju mums nedos par vecīšiem un visiem vajadzīgajiem cilvēkiem, kam ir vajadzīga palīdzība. Tāpat, ko es sapratu rezerves mācībās, man liekas, ka cilvēki nedaudz ir atslābuši detā NATO. NATO tāds kā mierinājums, tas plāksteris, kas visus aizklās un palīdzēs. Es gribu vērst uzmanību uz to, ka tas, ko es ļoti sapratu, un arī Ukraina to parāda, ja mēs tā trakākā apdraudējuma gadījumā nebūsim gatavi aizstāvēt savu valsti paši, neviens šo valsti neaizstāvēs. Tas ir skaidrs. Neviens NATO palīgs nenāks palīgā tam, kas negrib savu valsti aizstāvēt pats. Un tas arī ir Ukrainas stāsts. Viņi paši bija gatavi savu valsti aizstāvēt, un visa pasaule viņiem ir gatava, gandrīz visa pasaule gatava palīdzēt. Un tas, man liekas, beiga nozīmīgi likt aiz auss, jo NATO nenāks mūsu vietā karot. Jā, tā 112 aplikācija, nu tas ir tāds minimums, kas ir jāizdara katram latvietim. Šī aplikācija, viņa arvien vairāk tiks pilnveidot, uzlabot, viņa būs arvien bagātāka un interesantāka, jo jau šobrīd tur ir diezgan daudz informācijas par dažādām situācijām, kurās mēs varam ikdienā nonākt, un kā sev palīdzēt, kā labāk rīkoties. Tur ir ļoti jau daudz šobrīd padomu pieejami. Tā ir pirmkārt arī informācija, kā jau Aiva minēja, kad ir situācijas, un arī nu, pat šajās dienās apziņošana atkal notika. Un vēl kas ir svarīgi, tā ir saziņas iespēja. Gadījumā mēs nonākam krīzes momentā, avārijas, vēl kaut kādi šausmīgi notikumi, tad caur šo aplikāciju var sazināties ar dienestiem, kas reizēm tajā stresā var aizmirsties, un viss kaut kas var notikt, un var aizmirst, kur tu atrodies. Tā var notikt. Un ļoti svarīgi ir šī te pašu rīcības spēja, pašu atbildība, pašu kopienu cilvēku arī tāda mierīga, bet tāda saprātīga domāšana par šīm lietām. Es ceru, ka mēs arī savās kopienās nonāksim līdz kaut kādām arī tādām nelielām jau civilām apmācībām, jo, nu, rezervists, es saprotu, tā ir ļoti smaga izlemšana cilvēkam, kaut tas ir pirmais līmenis, bet tik un tā viņš ir zvērests un tā ir atbildība un tā ir došanās palīgā. Tas nenāk viegli, bet civilās aizsardzības mācības mēs gribētu paši arī organizēt kopienās. Un
un arī šobrīd esmu iecerējis veidot informatīvos materiālus, nu, tā kā no visām informācijām, kā Aiva rādīja, informācijas patiešām jau šobrīd ir daudz, jo pats svarīgākais mums vajag sevi pasargāt no dezinformācijas. Un arī tad, kad notiek situācijas, lūdzu, lūdzu, neskrienam ratiem pa priekšu, sekojam tiem avotiem, kas ir uzticami avoti, un tad izplatam uzticamo informāciju, jo tajā karstumā reizēm var piestrādāt arī pilnīgas muļķības. Kā tas būs, nezinu. Visticamāk, ka to visgrūti ir prognozēt, jo citreiz tajā miera laikā plānojam vienu, bet dzīvē notiek kaut kas cits. Jo tad, kad ir stress, tas cilvēks rīkojas tik pat neprognozējami, ka mēs noteikti visu scenārijus nesaliksim, bet gatavoties var un vajag. Un arī es esmu bijusi proaktīva un pēc semināra Rīgā 3. datumā, kas bija tiešām lielisks, esmu sazinājusies arī ar mūsu civilās aizsardzības komisijas pārstāvi un turpināsim ar viņu sadarbību. Viņa šobrīd strādā pie jaunā plāna un bija ļoti priecīga, ka viņai kāds ir gatavs palīdzēt. Un jā, tā kā mēs noteikti no mūsu organizācija, kas ir Relūs no partnerības sadarbībā ar NVO centru fondu, mēs noteikti turamies kopā un organizējam šos te jautājumus lēnītēm uz priekšu, un es ceru, ka viss būs labi. Bet austrumu pierobeža ir austrumu pierobeža, un mēs saprotam arī savus izaicinājumus. Viņi ir diezgan skarbi. Un izskatās, savu pagrabu es varu nemaz labi iekārtoši neaizrauties, jo ja gadījumā notiktu militārais iebrukums, mēs no turienes droši vien tiktu evakuēti. Nu, es nē, bet vīrs un kaķis. Jā. Bet par to tā jābūt ļoti saprotošiem un jēgpilniem, un tā dzīve, diemžēl, var iegrozīties, zinot, kāds kaimiņš mums šobrīd. Bet Jā, paldies. viss būs labi. Jā, kā tad? Māja ir arī te, un runājot, Sandra pieminēja mācības. Māja no Kurzemes NVO centra organizē pavisam drīz 29. aprīlis, pareizi, Māja? Izstāstīs bišķiņ vairāk. Es ieliku arī saiti, starp citu, uz viņām. Jā, sveicināti visi. Jā. Pēc Aivas un Santas stāstījums jūtos kā pilnīgs tāds nezinītis, kaut kur iemaldījies. Jo, nu, jāatzīst, ka salīdzinoši nesen sāku par visām šīm lietām nu, tā nopietni domāt un interesēties. Bet, nu jā, kā mēs Kurzemes NVO centrā smējamies, tad, kad mēs paši saprotam, ka nu, kaut kas mums pietrūkst, mēs saprotam, ka jātaisa mācības, un gan jau citiem arī noderēs. Un tad šobrīd tas viss tā ļoti ir iegriezies tieši civilās aizsardzības jomā, un tas mūsu pirmais eksperiments notiks Dienvidkurzemes novadā, bet nu, aicināt ir jebkuri, kas ir tūmā, tas nav tā ekskluzīvi tikai Dienvidkurzemes organizācijām. Un tur arī īstenībā droši vien jau pašas nebūtu līdz galam sadūšojušās, ja nebūtu tur tāds Andris no brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības, kas vienlaikus arī ir pašvaldības deputāts, kurš nu, tā kā nāca ar to, nu varbūt kaut kas ir jādara. Un tad pieslēdzās Inese Vaivar. Inese Vaivar zināja, ka man tas interesē, un tad nu, nākamajā otrdienā izmēģināsim. Nu, būs gan visa aktuālā un nu, tāds vispārējais skaidrojums, bet tas tieši, ko Ines Vaivar piedāvās, būs tāda tā kā lomu spēle, lai vispār mēģināt kaut kā iejusties, kā tad mēs tie aktīvie cilvēki, kopienas, NVO varētu teorētiski, praktiski, nevis teorētiski, kā mēs praktiski, ja pienāktu kaut kāda tā krīzes situācija, iesaistīties, sadarboties. Jo vēl tāds eksperiments, kur man ir Inese Vaivar ievilkusi līdzi šobrīd zem valsts kanclejas, notiek tāds inovāciju sprints tieši par sabiedrības iesaisti civilajā aizsardzībā. Tur ir nu, tas princips ir tāds, ka mums ir 6 garas tikšanās. Sākumā identificējam problēmas, tikai pēc tam kaut kad ķersimies klāt tiem risinājumu meklējumiem. Darbs notiek grupās, un tajā katrā grupā ir pārstāvis no NVO, pārstāvis no kādas valsts institūcijas, pašvaldības pārstāvis, un tad vēl kāds, vai nu tur VUGD vai NBS. Un tad, darbojoties šajā darba grupā, man pašai bija īstenībā liels pārsteigums par to, cik ārkārtīgi maza izpratne ir daudziem par to vispār, kas tie NVO un biedrības ir par zvēriem, kāds mūsos ir spēks īstenībā, ja mūs tā, nu,
ja mums sāktu sarunāties, jo, skaidrs ir kaut kādas vietas un kaut kādas pašvaldības, kur tas notiek, dzirdu saldu un vienmēr esmu zinājusi, ka saldu vienmēr viss kā priekšzīmīgi, tur viss notiek, sadarbība, atbalsts un tam līdzīgi, diemžēl ne visur tā ir. Un tad, jā, kur tas nenotiek, tad mēs mēģināsim vismaz, konkrēti mūsu organizācija, Kurzemes NVO cenšas kaut kā to visu procesu iekustināt un, jā, vest kopā pašvaldības ar NVO un tās lietas risināt. Bet, kā tas viss notiks, vēl nezinu, jo pirmais eksperiments nākam otrdien. Pēc tam varu Aivai padot ziņu, kā mums gāja. Jā, noteikti, es domāju, būtu vērtīgi arī citām nevalstiskajām organizācijām par to pieredzi, kā jums veicās. Jā, bet Ines Vaiver ir tā, kas kopā ar Valsts ugunsdzēsības glābšanas dienestu ir izstrādājusi scenāriju spēli. Tie, kas nav dzirdējuši, tā ir vairāk jau laikam tomēr uz militāru iebrukumu. Tā ir galda spēle, kur tiek izspēlēti dažādi scenāriji. Militāra iebrukuma gadījumā, respektīvi, kopienā ierodās bēgļi, kādā veidā kopiena tiek galā ar dažādām situācijām, piemēram, ar transportu nodrošināšanu. Viena grupa izstrādā plānu, otra grupa izstrādā plānu, kā nodrošināt naktsmājas un pirmās nepieciešamības preces. Trešā grupa, kas ir vissarežģītākā patiesībā, rūpējās, vismaz domā teorētiski par to, kā jāparūpējās ir par kārtību un mieru. Vēl viena grupa bija transports. Jā, transports. Kādā veidā nodrošināt transportu bēgļiem, gan tiem, kas nāk iekšā, gan gadījumā, ja ir jābrauc ārā. Jo pašvaldībā ir identificēti tie transporta līdzekļi, bet ļoti daudzās pašvaldībās viņi nav pietiekami. Tā kā diezgan daudz arī ir pašu iedzīvotāju rokās. Bet to, cik spēcīgas ir nevalstiskās organizācijas un kopienas, man liekas, ka mēs runājām ar manu kolēģi, pavisam tagad noslēdzot, ka kolēģi dzīvo Sēlijā, ciematā, kur Valsts ugunsdzēsības glābšanas dienests ir diezgan tālu. Valsts policija atrodas vēl tālāk, pašvaldības policija piebrauc ļoti reti, un kopienai ir jātiek galā pašiem. Un viņi ir pieraduši tikt galā paši. Un tad viņi saka tā, ka principā viņi jau paši par sevi ir noturīgi. Viņi zina, kuram ir traktors, viņi zina, pie kura var dabūt pienu, viņi zina, pie kura var dabūt olas. Viņi viens otru zina, viņi pieskat viens otru. Un tā, man liekas, ir tā mūsu kopienu spēcīgā puse, kas būtu jāizkop vēl vairāk, tā jau apzināti un mērķtiecīgi, ka cik spēcīgs būs mūsu kopienas, cik spēcīgi būsim arī mēs paši. Jā. Jā, ar to es laikam, jā, Sarmīt. Paldies, Aiva, jums liels par šodienu, bet es vēlētos īpaši paldies pateikt jūsu mammai. Ja nebūtu jūsu mammas vieduma un tās zināšanas, es domāju, ka jūs šodien mums tādu prezentāciju nemaz nenovadītu. Un tik daudz praktiski padomu, ļoti, ļoti liels paldies. Paldies. Es noteikti nodošu, viņa priecāsies. Jā, viņa man vakar uzdina stresi par šo prezentāciju, jo tās... Viņa ir skolotāja, un viņa darbojas ar tiem speciālistiem. Jā, viņa par šīm, kā viņa padomu laika cilvēks ir. Viņa padomu laika cilvēki par šīm tēmām. Es arī esmu padomu laika ražojums. Mēs esam par to domājuši. Un laikam mums jāiemācās tas, kas mums pašreiz, kas man pietrūkst kā kopienas pārstāvjiem, kas man pietrūkst kā nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, ir, kad beigt darboties katram atsevišķi. Arī runājot, piemēram, šodien ar Civilās aizsardzības komisiju, mums jau ir, mēs jau esam izstrādājuši, jūs jau varat lasīt, jūs jau varat iepazīties, kur viss ir. Es saku, bet davai, sanākam kopā, pārunājam, komunicējam viens ar otru. Tā būs, tādā veidā mēs ieraudzīsim viens otru sejā, un man liekas, ka tas mūs tikai padarīs spēcīgākus, ja mēs beidzot sāksim komunicēt un sadarboties savā starpā, jo bez tās sadarbības gan valsts sektoram, gan pašvaldībām, gan dienestiem, gan nevalstiskajām organizācijām, kopienām, kopienu līderiem, bez tā nekas nebūs. Un kamēr mēs to neiemācīsimies, tikmēr uņāsimies uz vietas, katrs savā smilšu kastē, bet tās smilšu kastes vajadzētu apvienot, lai uzceltu lielu pili, vai ne? Tālūk. Sirsnīgs paldies, Aiva, tajā paralēli arī aktīvs čats un vēl daudz vērtīgas informācijas ir ieliktas, tā kā tos visu arī sev
paņēmu ārā no chatiņa un noteikti nosūtīšu visiem mūsu kontaktiem, un attiecīgi gan tiem, kas bija pieslēgušies, gan tiem, kas saņems šo kā video ierakstu. Tad jā, viņiem būs arī tāds skaists likšķināms saits, lai ir viegli uzreiz atrast, un tajos nāk tā, ka var noklausīties un uzreiz pieteikties, un tādi tilti no iedvesmas uz darbību. Tā kā visā par to ir jā, par tiem pirmajiem soļiem, kurus mēs speram, un tā jau tālāk tas rats iegriezīsies. Tā kā vēlreiz liels paldies, ka bijāt ar mums, paldies, ka dalījāties, paldies par to, ko dariet savai kopienai, sev, ģimenei, un ar to arī valstī. Un jā, vēlreiz mīļš paldies ar tevi, Aiva. Tur es tā ļoti brīnišķīgi. Tā kā tiekamies dāmas citu.